Latvija – valsts bez atkritumiem. Tas ir ideālais mērķis, tomēr jau pēc 10 gadiem Latvijai būs jāizpilda Eiropas Savienības uzliktie mērķi un apglabāt poligonos drīkstēs tikai 10% no saražotajiem atkritumiem. Mēs ejam lēnām tiesa, bet ejam tā kā faktiski mums visiem ir kopīgi vēl stingri jāsaņemās. Mums ir pietiekami labas iestrādes un arī izglītošana notiek iedzīvotāju un uzņēmumu, tā skaitā arī šodien šeit. Līdz ar to mums iespējas ir, jo ir vēl gada 10 mums priekšā. Protams, laiks skrien ļoti ātri, bet ja mēs saprotam, ko mēs gribam sasniegt un kādā veidā, tad mēs pie rezultātu noteikti nonāksim. Visvairāk esot jāpacenšas bioloģisko atkritumu šķirošanā, kas joprojām nav ieviesta pilnībā. Zelta likums šeit būtu nepērc vairāk, kā var izlietot. Tomēr nemazāk svarīgi ir spēja vienoties par bioloģisko atkritumu konteineru uzstādīšanu. Gadskārtējā konferencē galvenais uzsvars likts uz baterijām un iepakojumu samazināšanu, gan apjoma ziņā, gan ražojot to no pārstrādājumiem materiāliem. Ja mēs skatāmies uz zelta no konteineru, šķirošanas konteinerus, tad noteikti, ka vidēji, ko mums rāda, ka tāds konteiners, kas atrodas pilsētvidē, kur katrs iedzīvotājs var nest un savus iepakojumu, 40% aiziet enerģijas ieguvē un 60% aiziet pārstrādē. Tas tāds vidējais sliktais, ka 40%, pēdējos gados jau ir 35%, ka 35% tomēr nav pārstrādājumi, bet aiziet enerģijas ieguvi, un kas arī nav slikti, bet, protams, ka mērķis ir, lai 100% būtu pārstrādājums. Mēs īstenībā sadarbībā gan ar Varam, gan ar Latvijas zaļo punktu LIFE projektu ietvaros mēs testējam visu Latvijas iepakojumu, ko ražotāji veids. Viņi var atvest viņu pie mums, mēs viņu notestējam. Un tad mēs varam pateikt, vai viņš ir pārstrādājams, vai viņš nav pārstrādājams. Un mēs mēģinām pēc iespējas vairāk atrast tos, kur ir pārstrādājami, un viņus jaukt iekšā, mūsu tajā kopējā masā, lai mēs varētu pārstrādāt pēc iespējas vairāk. Elektroenerģijas iegūšanai aizvien vairāk izmanto saules paneļus un enerģijas uzkrāšanas akumulatorus, kuriem pārstrāde būs nepieciešama pēc gadiem 10-15. Pašreiz gan esot rasti iespēju nodot pārstrādei krusts sadauzītos saules paneļus. Mēs esam veduši uz pārstrādi uz tepat Eiropā uz Slovākiju, kur ir rūpnīca, kas tos akumulātors papriekš tur pārbauda un tad jauc laukā, noņem alumīnija detaļas, tur ir vesels pārstrādes process. Bet vai mēs arī gatavojamies kaut ko paši pārstrādāt, ja kaut kur arī vedīsim tālākā nākotnē? Piemēram, Latvijā ir uzcelta svina akumulātoru pārstrādes rūpnīca. Tā kā tas jau mums ir, bet tur no svara ir apjoms, kas atgriežas atpakaļ no tirgus. Jo, es šaubos, vai Latvijā mēs tuvākā laikā celsim saules paneļu pārstrādes rūpnīcu. Palielinoties elektroautomašīnu skaitam, pēc 10-15 gadiem būs arī daudz nolietotu elektroauto akumulātoru. Pārstrādes rūpnīca gan varētu tikt uzbūvēta vien tad, ja Latvijā varēs nodrošināt rūpnīcas darbībai nepieciešamo savākšanas jaudu. Iedzīvotāju atkritumu šķirošanas aktivitātei pēdējos gados esot nemainīga. Kopš 2022. gada atkritumu šķiro 79% iedzīvotāju. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzijas speciāli RTV.